Hei, hei, mācību priekš kanālā! Šodien kā samaksāt veikalā? Šī ir mūsu stāsta varone Izabela, kura kopā ar mammu devās uz veikalu. Mamma Izabelei iedeva 5 eiro, lai viņa nopirktu to, ko viņa ļoti gribētu nopirkt. Paskatīsimies, kā veidojas 5 eiro. Tā var būt gan banknote, gan monētās. Lai sanāktu 5 eiro, tātad mums vajag 5 1 eiro monētiņas. Saskaitām ir 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tiešām, ja mēs saliekam 5 kopā, tātad mums ir 5 eiro. Bet to var salikt arī pa savādāk. 2 eiro, 2 un vēl viens klāt. Ja 2 plus 2 ir 4 un pieliekam vēl vienu, jā, tiešām sanāk 5 eiro. Bet nauda ir ciešā draudzene ar matemātiku. Ar matemātiku! Piemēram, lai sanāktu 1 eiro, mums ir nepieciešami 100 centi, jo 1 eiro ir 100 centi. Kā saka, ir teiciens: centu nekrāsi, pie eiro netiksi. Bet, ja, piemēram, krātu 2 centus, tad vajadzētu 50 monētiņas 2 centu, lai mums sanāktu 1 eiro. Bet, ja krātu 5 centu monētiņas, tad vajadzētu 20. Taču, ja mēs krātu 20 centu monētas, tad vajadzētu vien 5. Tādēļ, ka saskaitot 5 reizes 20, kopā sanāk 100. Un pavisam viegli saskaitīt, ja mēs krātu 50 centu monētas, jo 50 plus 50 ir 100. Un kā bija? Cik ir centi 1 eiro? 100. Izabela nobēdājās, tā ir liela matemātika. Bet Izabela zina, ka viņa nevar iztērēt vairāk, nekā viņai ir iedots. Tātad mēģinās iekļauties 5 eiro. Izabela ļoti grib muslī batoniņu, un viens muslī batoniņš maksā 89 centus. Izabela saprot, ka, ja tie ir centi, nevis eiro 89, tātad viņa to varēs nopirkt. Nu tad liekam grozā, bet te jārēķina līdzi. Tātad no 5 eiro atņemot 89 centus, viņai nākamajiem pirkumiem paliek vēl 4 eiro un 11 centi. Viņa domā, labprāt nopirktu banānus gan sev, gan brāļiem un māsām, un kilograms banānu maksā 1,39 eiro. Te izrādās, Izabela tieši trāpīgi ir paņēmusi arī 1 kilogramu. Ideāli! Viņai izdosies nopirkt banānus gan sev, gan brāļiem. Liekam grozā. Izabela rēķina, ja no 4 eiro un 11 centi atņem 1,39 eiro, viņai vēl paliek 2,72. Interesanti, ko gan vēl viņa varētu nopirkt? Te viņa iet pa veikalu un ieraudzīja skaistu matu lenti, kura maksāja 3,50, bet viņa atcerās, ka viņai palika 2,72. Un viņa zina, ka 2,72 ir mazāks nekā 3,50, tādēļ viņa matu lenti nevarēs nopirkt. Izrādās, ka nemaz iepirkšanās nav tik viegli, ir jāskaita līdzi. Te nu viņa izdomāja tētim nopirkt šokolādi, kura maksāja 2 eiro, un viņa zina, ka 2 eiro ir tāda summa, par ko viņa var nopirkt. Un ja viņa nopērk arī šokolādi par 2 eiro, viņai paliek 72 centi. Te Izabela izdomā, ka viņa šo naudiņu uzkrās, tāpēc savā cūciņā viņa ielika 50 centus,
20 centus un 2 centus, kas palika no pirkuma. Ja mēs saskaitam šo kopā, tad mums sanāk 72 centi. Kā tev izdodas ar iepirkšanos veikalā? Paldies, ka klausījies šo video, atbalsti kanālu un pieseko tam. Līdz nākamajam video!